Es iesākšu ar to, kā man pašam sākās ceļš ar hip-hopu, un es sapratu, ka tev kaut kā līdzīga, un tā ir viena no tavām tādām dzīves arī aizraušanās lietām. Kādi jau zina, es arī kaut kur 7. 8. klasē atklāju Latvijas repu. Es neatceros tieši kādos internetos un kur es uzzināju par Ozolu kaut kādām dziesmām, tad Austrumu bloku, tur 7. 8. klasē mēs tepat izzinām ārā pārējos un ar vienu savu draugu mēs tur uzlikām uz skaļāko Austrumu bloka dziesmas un tur staigājām tā kā baigi gangsteri un repojām tur. Un tie vēl aizvien ir daži no retajiem vārdiem krievu valodā, ko es zinu tagad, bija tas, ko es tur tajās dziesmās skaitīju. Nu jā, un tad palēnām tas pārgāja uz jau kaut kāds rietumu pasaules rap mūziku, un tad jau, kad Dievs man sāka strādāt manā sirdī, es tā kā mēģināju nomainīt to, ko es dzirdēju, atradu daudz foršu kristīgu mūziku, un nu jā, tad es tā kā nācu arī pie Kristus vēlāk un sapratu, ka man tās ietekmes ir svarīgi, teiksim, ko es un kā dzirdu. Varbūt iesākt gribētu ar tādu jautājumu par vispār, teiksim, rap mūziku kopumā, bet varbūt tieši arī Latvijā. Kā tu redzi, varbūt, kur tas viss dodās? Jo man šķiet, ka pirms kādiem gadiem tomēr vairāk vēl bija, liekas, tāds saturīgi, un tagad vismaz, cik es saprotu, aizvien vairāk arī, un visi šie lielie labeli nāk iekšā, kas tā kā sponsorē tādu tukšumu, es tā teiktu. Kā tu varbūt redzi, kur tas šobrīd iet un virzās? Jā, nu, rapa mūzika ilgus gadus, tad, kad mēs bijām ar Dāvidu Jauni, viņa iedalījās, vai tas ir undergrounds, jeb kaut kas nepopulārs, vienkāršiem vārdiem, vai tas ir mainstreams, kas ir kaut kas superpopulārs, un tad vienmēr pārmeta, viena puse otrai pusē pārmeta par to, ja tev ir spīdīgas drēbes, tad tu esi komerciāls, tu esi pārdevies, tas nekas, ka pa pēdējo naudu tu esi nopircis to. Bet tu esi slikts, un savukārt, ja es sēžu savās parastajās džinsās, es esmu labs. Un līdzīgi bija arī nometnes, kas par to radošo pusi karoja, un šobrīd ir tā, ka visi ar visiem draudzējās, tādu kašķu lielu tādā kultūrā nav, un katrs izdod kaut kādu savu albumu. Un varbūt no malas raugoties šķiet, ka tur ir ļoti daudz tukšums. Tā ir. Nu, vienkārši es reizēm domāju, bet man ir 37 gadi, un Singapūras satīna, es visus viņus džekus zinu. Bet man liekas, man tur nav ko klausīties. Un es pat nestos varbūt, ka tas ir apzināts ļaunums, iespējams, ka ir. Bet es kā cilvēks pats izvēlos, ka es to neklausīšos, jo man tas nešķiet būtiski. Kas attiecas uz labeliem, viņi ir ienākuši Latvijā, bet kāds man gudrs cilvēks teica, ka viņi diezgan drīz aizies prom, jo viņi sapratīs, ka īsti nav tirgus. Un es pieturos pie tādas, kā lai saka, patiesības, jeb motīva. Pirms daudziem, jūs zināt, kas ir grupa Gangsta? Ir kāds vispār īsts tāds, rapa pazinējs? Vai jūs nezināt? Nu, tad ir tāda grupa Gangstāra, viņa bija viens DJs premjers, kas ir taisījis nenormāli daudz beats. Viņš ir tā kā Raimonds Pauls, tikai hip-hopā un pasaulē. Un viņš bija pirms kaut kādiem 15 gadiem šeit Rīgā uz koncertu, un uz kur es aizgāju, man bija iespēja viņu arī intervēt. Un tad viņš tieši bija tas undergrounds un komerciālais. Viņš teica, mums undergroundā jābūt patiesiem, un mums ir uz vienu komerciālu albumu jāizdod 10 nekomerciālie, lai mēs tā kā noturētu to lietu savās rokās. Un tad šobrīd tas nekas, kad iznāk tik daudz tie albumi, viņi tikpat viegli arī paiet garām. Un nav tā, ka tā tukšā mūzika, ka viņi kaut kur baigi pieķerās. Pieķerās jau tā mūzika, kas tev kaut ko maina. Un es personīgi, tāpēc arī man ir kaut kāda mana playliste. Un es arī iesaku jums izveidot savu playlisti. Un pat, protams, es teiktu par tiem cilvēkiem, kas raksta tās tukšās dziesmas, jūs varat lūgt, bet tanī brīdī, ka jūs teiksiet, ka viņi ir tur kaut kādi tukšie vai sliktie vai tā tālāk. Īstenībā, kāpēc tad viņi raksta tās tukšās dziesmas? Tāpēc, ka viņu dzīves ir tukšas. Par to ir tas stāsts. Tāpēc es
zinot arī kaut kādu vidi un tos izaicinājumus, es nenosodu. Man reizēm dārdzas, piemēram, es nezinu, vai to var teikt. Labi, ir tāds, viņi sauc Mauku Sences un Grandmasters Neons, un viņiem ir dziesma slavenākā Piepist seju. Iespējams, jūs kaut kur esat dzirdējuši. Un viņiem ir vēl tur visādas dziesmas, kur es tavu māti un es tavu sievu un tā tālāk. Un tanī brīdī, kad tu jau visu esi dzirdējis, iznāk tāda dziesma, kas man tā kā liekas, kāpēc tu to vispār dari? Jo mūsu laikos par tādām lirikām tev vienkārši iedod galvā, un tur nebūtu nekādi jautājumi. Lūk, un tanī brīdī, kad man viņa tā kā pastāstīja to domu, ka tas ir vienkārši vēlme, kā lai saka, šokēt, piesaistīt uzmanību. Tikai tā vienīgā problēma ir tā, ka, ja agrāk, piemēram, tad, kad radās grupa Nirvana vai vēl kaut kas, kaut vai šitā te džinsu jaka, kurai ir norautas rokas, konkrēti tajā laikā viņi norāva tās rokas ar konkrētu simbolu, ka tas kaut ko simbolizē. Tad šodien jebkurš var apģērbties jebkā, un es pat nezinu, kas tu īsti esi. Un tā doma, ka tie jaunieši jau arī viņi mēģina protestēt, viņi mēģina kaut ko atklāt, tikai tas nekur neved. Ja agrāk tas veda, nezinu, uz Peace, Love, Unity vai kaut kādiem tādiem saukļiem, tad šobrīd tas ir vienkārši nekas. Tas, ko arī par rietumu pasaules esmu dzirdējis, kur agrāk tur cīnījās pret kāriem, cīnījās pret sieviešu apspiešanu, tam līdzīgām lietām. Un tagad, kad viss ir tik labi, kad atrod vismazākās lietas un cilvēki tur vienkārši, jo it kā par kaut ko vajag cīnīties, bet īsti nav par ko, jo it kā ir tik laba dzīve. Tu sevi neprezentē kā kristīgu reperi. Es nezinu, vai tev ir kaut kādas tā saucamās kristīgas dziesmas. Neesmu tik pazīstams ar visu tavu daļradi. Bet ir tāds interesants jautājums. Tu teici, ka viens no lietām, kas varbūt tev atšķir no daudziem citiem, ir tas, ka tu arī nelamājies un tam līdzīgi. Bet ir tāds jautājums par influencēšanu vai tāda tavu ietekmi, varbūt tāds vidēm, kur tu vari atrasties. Vai tad, kad cilvēki uzzina, ka tu esi kristietis, vai tas kaut kā maina to vidi vai attieksmi pret tevi, vai to, kādas iespējas tev ir vai tam līdzīgi? Man ir viens ļoti smieklīgs piemērs. Tajā laikā, kad es biju atgriezies, bet es jau tusēju, es biju bārā pie Letes, un viena meitene prasa, ko tu dari svētdienās? Es saku, es eju uz baznīcu. Un tad viņai ļoti interesanti palika. Bet man šķiet, ka ar šiem smieklīgiem gadījumiem es negribu nevienā brīdī koķetēt, tāpēc, ka baznīca un nams, uz kurien tu ej, tas nav joks, vismaz manā dzīvē. Bet attieksme ir ļoti dažāda. Pārsvarā tas ir pozitīvi vai neitrāli. Negatīvi ir bijuši kaut kādi momenti, bet es neņemu viņus vērā. Jo es kāpēc teikšu, ja jūs esat dzīvē rebeli, tad man šķiet, ka kristieši šobrīd ir lielākie rebeli. Tāpēc, kad iet uz baznīcu laikā, kad visi saka, ka to nevajag darīt, tas ir kaut kas revolucionārs. Pret sistēmu. Jā, tas ir pret sistēmu. Un tas ir tāds mazs punkts, bet es pie viņa reizēm arī pieķeros. Man tas liekas stilīgi. Cik svarīgs, tavuprāt, ir talants, lai kaut ko sasniegtu dzīvē? Pretīm varētu varbūt likt arī, teiksim, darbs vai ne, cik tu ieguldi. Vai, kādreiz mēs vienkārši skatāmies uz kādiem, piemēram, no Zedgara, mēs klausāmies tavas dziesmas, tavas grāmatas. Tu vienkārši esi talantīgs. Dievs tev tā ir apdāvinājis, tu vari sarakstīt grāmatas un tā. Man nereti saka, tev ir skaista balss, tāda radio balss. Un tur es varu pilnībā piekrist. Dievs viņu man ir iedevis, un es viņu neesmu varējis izmainīt. Mēs katrs varam uzlabot ar darbu dikciju un tā tālāk, bet pirms tas ir iedots. Visas pārējās lietas man šķiet, ka ir uztrenējamas. Ja viena tu ej tajā virzienā, kas pēc būtības ir tavs. Es, piemēram, esmu radošais direktors projektos, bet tas nenozīmē, ka es māku smuki zīmēt. Man visi koncepti un visi iet caur tekstu, tas ir mans stiprākais. Un es vienmēr meklēju sabiedroto, ar kuru varētu, tā teikt, radīt kaut ko vairāk nekā es viens pats. Jo man viena no tādām tēzēm ir, ka es pats esmu foršs, bet tad, kad mēs esam vairāk kopā salikuši galvas, tur rodas tas magics, ja brīnums. Un tāpēc man nav tāda vēlme būt pirmajam un galvenajam. Bet, kas attiecas uz tām lietām, viens es pieņemu, ka ir tāda dabīga vienkārši interese par to, ko jūs darāt, un otrs ir režīms, ko es arī minēju,
kvalitatīvi iedvesmas avoti, ne tikai virspusē, bet arī dziļāk. Un, piemēram, jums ir ļoti labi sociālo tīklu cilvēki. Es rakstīju, es nevarēju nošērot to storiju, man rādījās pelēka, ne pelēka, tāda džempera krāsā tā bilde, bet tas, kā jūs samontējāt un kur jūs atradāt visādas bildes, super. Tur cilvēkam viennozīmīgi ir talants, bet viņš arī saprot, ko viņš dara, jo tur bija viss ievērots trendos. Tā kā es teiktu, vairāk darbs, mazāk talants. Te arī labs jautājums par brīvrunu un improvizāciju kā tādu. Es personīgi uzskatu, ka ne tikai tiem, kuri grib nodarboties ar brīvrunu, ir jāmācās improvizēt. Un nevienmēr mēs atrodam tam laiku, jo esam aizņemti ar daudzām lietām, bet šī māksla vai spēja improvizēt, reaģēt uz notikumiem, tā ir vajadzīga ļoti daudzās lietās, ar ko mēs nodarbojamies. Un tā kā šeit ir jautājums tieši par to, kāda tad ir tie ieguvumi bez tā, ka tu vari uz skatuves norepot visus pārsteigt ar punchlineiem, kāda vēl ir ieguvumi no tā, ka tu attīsti šo spēju improvizēt? Man liekas, ka tas, kas notiek uz skatuves, ir absolūti mazākais. Un tā īstā brīvrunas, jeb improvizācijas dzīve sākas ikdienā, tad, kad mums ir attiecības ar jebkuru cilvēku. Un bieži vien kāds tev pateiks kaut ko labu, bieži vien pateiks kaut ko sliktu. Un tad jautājums, kā tu tajā situācijā reaģē, jo humors mēdz daudz ko vērst par labu. Tāpat laikā jums ir, piemēram, jāprezentē kaut kāds darbs skolā, jums ir jāiepazīstās ar citiem cilvēkiem, un jo jūs esat, es teiktu, improvizācija nenozīmē, ka tu esi kaut kāda zvaigzne, bet drīzāk, ka tu plašāk paskaties uz vienu problēmu, un tu vari būt daudzpusīgāks. Jo, piemēram, mums ir tāds uzdevums, kad es paprasītu jums kādu priekšmetu, tur, piemēram, pildspalvu, un mēs par viņu repojam, ka pildspalva vienā brīdī viņa ir kaut kāds karodziņš, vienā brīdī tas ir tālskats, vienā brīdī tas ir ātrumkloķis, un tāpatās jau tās mūsu dzīves situācijas. Ar improvizāciju viņas ir vienkārši vieglāk dzīvot. Un vēl viens punkts, es nezinu, cik tas ir kristīgā vidē izplatīti, bet ir šīs mentālās problēmas, kad vienkārši spiež smadzenes, un tad kārtīgs freestyle mēģinājums, jeb treniņš arī vienam pašam ar sevi, no personīgās pieredzes var teikt, viņš vienkārši izlādē to emociju gūzmu, kas ir tevī, un ir vieglāk dzīvot. Piemēram, ja runā par repu, tad vismaz tā kā mēs to esam praktizējuši, teiksim, tu atrodi kādu bītu, kādu dziesmu, un pat ja tu uzreiz nevar uzlikt vārdus, tu vari vismaz tur murmināt aptuveni, kā tu izjūti, kā tu gribētu viņu likt virsū, un tad tu lēnām atrod vārdus. Tas arī var aizņemt laiku, bet tas ir patiesībā ļoti patīkami. Nevienmēr mēs to gribam rādīt citiem, bet tas ir interesanti mācīties tā kā varbūt ar draugiem kopā. Ja tas var nebūt, es saku, tieši repošana, tā var būt jebkāda cita vieta un veids, kā mēs mācāmies šo te. Bet šī pieeja, improvizācijas pieeja palīdz droši vien arī uz dzīvi paskatīties reizēm no dažādiem skatu punktiem. Piemēram, personīgi ir forši, ka tu no rīta pamosties, un es varu par sievu viņai komplimentus pafrīstēlot. Viņa vienmēr ir priecīga. Vai ar meitai skatos arī interesē ritmus un kaut kādas lietas, un viņai patīk balss intonācijas, kā mainās. Tas ir mana neatņemama dzīves sastāvdaļa. Un savā ziņā, tad, kad man prasīja kāds, ko jūs darat, es teicu, ka es esmu brīvrunas nūģis. Un parasti filmās nūģis attēlo kā tāds, man arī brilles gan, ar brillēm un tādus datorā ierakušos. Bet man tā brīvruna tik ļoti patīk, kad es jau to daru kaut kādus 15 gadus, un pēdējos 7 gadus vismaz reizi nedēļā 2 stundas, kad mums ir regulārs mēģinājums. Un tad vēl ir koncerti un vispārējais. Tā kā es esmu brīvrunas nūģis. Līdz kādam vecumam var būt repers un brīvrunātājs? Cik tu ilgi domā to turpināt? Es domāju, tik ilgi, kamēr ir ko teikt. Tanī brīdī, kad es ieraudzīju tos tematiņus, man uzreiz bija interesanti. Piemēram, es arī mēģinājumos, personīgi man ir neinteresanti repot par tukšu gaisu. Es negribu piepūlēt pat smadzenes, bet tad, kad ir uzdevums, tad ir uzreiz interesanti. Un arī tāpat ar repu. Man šķiet, ka tik ilgi, kamēr tev ir ko teikt, tik ilgi tu kaut ko izdod. Jo es minēšu vēl vienu lietu, kāpēc man ir tik maz dziesmas. Tāpēc, ka tad, kad es strādāju sabiedriskajās attiecībās, mans personīgais uzskats bija, ka tā ir sava veida pasaules piedrazošana. Ja es aizsūtīju dienā kaut kādus 5 PR e-pastus, tad domāju, cik vēl daudz tās aģentūras. Un tie ir tādi atkritumi, nevajadzīga informācija. Un tāpēc arī es neizdodu tik daudz dziesmas, jo man nav tik daudz ko teikt. Un es neizdodu dziesmas pēc, lai tas būtu kārtējs atkritums, kas kaut kur pelda.
Mazliet par tavu dzīves pieredzi, tu padalījies soli pa solim, kā tu esi gājis un izmēģinājis, un tāpēc tev ir tas liels saraksts ar visādām lietām, kur tev ir pieredze. Varbūt kāds atkal ir iesēdies kaut kādā vienā lietā, varbūt vecāki parādīja, vai pats uzsāk kaut kādu vienu, teiksim, izglītībā vienu lietiņu sāk darīt, un varbūt ne īsti tas interesē vai aizrauj. Kas tevi vadīja cauri tās dažādas lietas izmēģināt, līdz tu atrodi to, kas tev tiešām varbūt aizrauja, atrod to savu passion, vai ne? Un kā tu iedrošināt varbūt kādus, kas varbūt jūtas drusku aizsēdušies un nemaz tur uguntiņi vairs nav tajā, ko viņi šobrīd nodarbojas un gribētu darīt kaut ko citu, bet nav drosmes. Droši vien cilvēki nemaina savu dzīvi tajā brīdī, kad viņi pieķeras pie tā, kad ir jāsamaksā īre vai ir kaut kādi pienākumi. Un man šķiet, tāds vīrišķīgs gājiens ir vīrietis, es nezinu, kā to latviski pateikt, ir hustlers, ka vīrietis vienmēr ir nomodā un vīrietis visu laiku domā, kā atrisināt problēmas. Tas ir mūsu uzdevums, un tajā brīdī es novēroju, kad vīrietis pārstāja to darīt, tad viņš kļūst nelaimīgs, īgns un viņa dzīve nav forša. Tāpēc, man liekas, vīriešu būtība, tur pat vienkārši būtu, tev pašam jāskatās, kur ir tās iespējas, tev jāiepazīstās ar cilvēkiem. Savukārt tā ceļa sākumā man vienmēr ir palīdzējis tas, ka ir blakus kāds pieredzējušāks cilvēks. Kā piemēram, tad, kad es mācījos vidusskolā un gribēju kļūt par žurnālistu, pēkšņi sakrita, kad Armands Puča rīkoja tādu jauno žurnālistu skolu noruna, uz kur es aizgāju. Tur bija jāiet sestdien rītos, 7:00 sākās nodarbības, no 7 līdz 9 es braucu no Cernikavas, tātad es cēlos diezgan vēl agri. Bet es gāju uz turieni, un Armands pēc tam teica, tā kā beidz skolu, tad atnāc un pamēģini. Es aizgāju pamēģināt, tad, kad visi citi jau bija pamēģinājuši, un vakar ziņās, kas ir dzeltenā presa, tolaik bija, tur vairs vakances nebija. Man iemet Rīgas balsī, kur es pirmajā brīdī biju nelaimīgs, jo man likās, ka vakar ziņās man stāstīja, cik ir forši, un man nebūs tik forši, bet izrādījās, ka Rīgas balsī ir viss tā laika viena no labākajiem žurnālistiem, kas ir bijuši Radio Brīvā Eiropa, tieši profesionāļi. Un viņi bija stingri, bet viņi man ļoti labi izskoloja. Jo es gribēju rakstīt par kultūru, viņi pateica, par kultūru visi grib rakstīt. Tu rakstīsi ziņas. Lūk, un tajā brīdī es vienkārši neaizmuku projām. Es to izgāju un kaut ko iemācījos. Vēl viens piemērs ir radio DJs Magnus Eriņš. Es atkal saku, nav necik mans nopelns, bet tad, kad es biju aizgājis uz savu universitāti un viņš pēc tās kaut kādas arī lekcijas pienāca klāt un prasīja, es gribētu strādāt radio, ko man darīt? Es saku, vecīt, man šķiet, ka tev ir vienkārši jāiet un jāmēģina pieteikties. Un tad jau tu skaties, kā tev iet vai neiet. Viņš aizgāja, pieteicās un kļuva par radio DJ. Tāpēc viegli, protams, ir teikt, nebaidīties. Un tajā brīdī vēl trešā lieta, ko es gribu pielikt, ka, ja jūs redzat kādu vecāku cilvēku, kuru varbūt jūs nepazīstat, bet nebaidieties pieiet paprasīt padomu. Jo man tas vienmēr ir palīdzējis. Un vecāki cilvēki nav arī tikai vecāki domāšanā. Mums ir vienkārši citi pienākumi un uz dzīvi jāskatās varbūt no citas prizmas. Bet ja mēs esam labdabīgi, tad mēs iedosim no sirds to labāko padomu. Un to visu kopā ņemot, es domāju, ka var kustēties uz priekšu. Jā, man šķiet, ka tas ir lielisks arī padoms daudziem saprast, ka nevienmēr mēs kādreiz skatāmies uz kaut kādu lielo mērķi, kur mēs domājam, ka mums uzreiz jānonāk, ka Dievs svētīs vai paveiksies, vai mēs esam tik ļoti talantīgi, kad mēs uzreiz būsim tur, bet kādreiz tas ceļš uz tām virsotnēm ir pa tādām maziem solīšiem. Man liekas, ka tu esi lielisks piemērs tam, kad jā, tu izmanto tās iespējas, kur ir mācies no tiem cilvēkiem, kas ir tev apkārt. Jā, šeit arī jautājums par kādiem dzīves lielākajiem šķēršļiem, grūtībām. Es klausījos kādas intervijas, gatavojoties šai sarunai, kur tu arī runāji par kaut kādiem tādiem dzīves zemākajiem mirkļiem. Un tu šodien pieskāries jau prezentācijā, ka tā atbilde arī bija Dievs un šis te pieskāriens, bet varbūt, ja mūsu vidū vai šo klausās kāds, kas sevi var šobrīd jūtās kā ļoti zemā punktā, kas būtu tas, ko tu ieteiktu? Kā rīkoties, kā tikt ārā, sapurināt sevi vai tas rīcības plāns? Rīcības plāns, ja mēs esam kristieši, tad tā vide droši vien ir, kā lai saka, jau dabiski atvērtāka un piemērotāka, lai izkļūtu no zemākā punkta. Tas bija tas, ko jūs dzirdējāt arī Geto tanī tekstā, ka tad, kad tev ir bailes, bet to var teikt arī, es teiktu, tas ir grēks, kas tev nomāca. Visbriesmīgākais jau ir kas moments, ko tev mēģina iestāstīt, kad ja visi to uzzinās,
nu tad būs dzīves beigas. Un tu labāk nevienam nestāsti un turpina grēkot, bet tu esi tā kā labs cilvēks. Man šķiet, tajā brīdī, ja mums katram ir jebkāda izaicinājuma, vai tas būtu alkohols, vai tas būtu kaut kādas azartspēles, vai vienkārši aprunāšana, es nezinu, kas var būt tās problēmas, tad atrodiet uzticamu kristieti, tam nav obligāti jābūt jūsu draugam, un izstāstiet, izsūdziet grēkus un par to aizlūdziet. Tikai tādu ceļu es redzu. Tev uzreiz nav jākļūst publiskam un līdz ar to satriektam, jo visbiežāk, ja es jums pastāstītu kaut kādas savas lietas, jūs noteikti domājat, ka es arī esmu slikts, bet kā es minēju, tā ir ikdiena. Un tas, ka tu esi kristietis, nenozīmē, ka tu esi svēts. Jo bieži vien, ko man tie nekristieši draugi saka, jūs jau tur visi svētie, jūs jau tur visi baigie tādie. Es saku, nē, uz baznīcu cilvēki iet ne jau tāpēc, ka viņi ir vislabākie, bet tāpēc, ka viņi ir salauzti. Bet viņi grib kaut ko ar to darīt. Un arī vienā no intervijām es minēju, ka baznīca ir tāds sava veida trenažieris. Tas varbūt skan tā slikti, bet ar to es biju domājis, ka garīgā prakse un regularitāte dod kaut kādus augļus. Un mēs arī ejam, nezinu, uz sporta zāli vai uz kādām citām nodarbībām. Un ja mēs to darām, tad mēs redzam, ka sanāk. Un līdzīgi jau ir arī ar baznīcu. Tā. Vairāk jautājumi ir tieši par bailēm. Arī drusciņi pieskāries, bet varbūt tu varētu tieši adresēt šo jautājumu. Tu teici, tev ir tāda pieredze, tu esi uzstājies tur arēnās un tā, bet tev pat šeit bija mazliet tā baile, kad nebūs tik labi, kā tu gribētu vai kā mēs varbūt sagaidām. Kā tu esi mācījies pārvarēt bailes? Jo, protams, ka tas nav tikai, kad uz publiskā uzstāšanās, kad mēs esam, lai gan tā tiek uzskatīta par vienu no lielākajām bailēm, kas cilvēkiem ir numur viens, bet daudzās mūsu dzīvēs jautājumos, izaicinājumos mums nāks pārvarēt bailes, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, lai būtu šī izaugsme, par ko mēs šodien runājam. Varbūt, kas ir tie galvenie veidi, kā tu esi pats mācījies pārvarēt bailes, neļaut bailēm sev apstādināt? Labs jautājums. Es domāju, par smieklīgi bija nesen, mēs uzstājāmies krasta mačā, kur bija doma, ka tas notika pie Raiņa pieminekļa, un man radās doma, brīvruna projektam jātaisa nākamā prezentācija uz nākamo gadu, vajag smukas bildes. Būtu forši, ja mani nogrimētu par Raini, un tad es būšu Rainis, es iemācīšos Raiņa dzejoli, un tad es iznākšu ar Raiņa dzejoli, un tā būs nenormāli skaista prezentācija. Man 3 stundas lika virsū to bārdu un grimu. Es to tekstu biju iemācījies līdz pēdējiem, un tajā brīdī, kad man iedeva mikrofonu un bija jāaiziet ārā, tad bija zelta sietiņš, sidraba stīgas, sudraba sēkliņām sijājams, vasaras rītu laimiņa staigā. Es varu sakot to dzejoli tagad zinu, bet tajā brīdī, kad es izgāju, man bija balta lapa, un nebija nevis sudraba sietiņš, bet bija zelta sniedziņš. Un vēl es kaut kādas lietas tur teicu, un tu saproti, un visi mēs redzam, ka nekas nesanāk, un es gaidu, kad man atnāks tā bilde atpakaļ, un viņi neatnāk. Un tajā brīdī palīdz improvizācija. Tāpēc es teiktu, ka ir bailīgas situācijas, jebkāda, vai tā ir tumša iela, un tu ej ar kādu, un kāds tev kaut ko paprasa. Improvizācija var to situāciju nomainīt, bet man grūti laikam minēt, man tad būtu jāstāsta konkrētas situācijas, kur bija konkrēta rīcība. Piemēram, bija bailes pateikt mammai, ka man ir tas SMS kredīts. Jo man likās, ka tanī brīdī es būšu pievīlis viņas visas cerības, un es būšu slikts dēls, un es būšu viņu satriecis, tāpēc, ka es esmu redzējis tās bildes no bērēm, kur mani vecāki bija savu pirmā bērnu bērēs, un es nekad negribēju redzēt vecākus tik nelaimīgus. Un es visu mūžu centos būt labs bērns. Un arī šobrīd es joprojām jūtu, ka tas man tāds sindroms ir, kad es gribu būt labs citiem. Bet jābūt jau patiesam. Un tāpēc es arī esmu tik atklāts. Tas ir mans veids, kā tās bailes noņemt nost. Būt atklātam. Es laikam teiktu, ka visi cilvēki, kas kaut ko dara, iekšēji arī mazliet trīc. Un tad, kad es mācījos sabiedriskās attiecības, tad mums tur bija pasniedzējs, kurš teica, ka ja pirms publiskas uzstāšanās tu nemaz neizjūti satraukumu, tas nozīmē, ka tev nerūp tie cilvēki.
Un tā kā tas ir normāli, un pat ja izskatās, ka Edgars vai es vai kāda citi tur pat slaveni, lieli pieredzējuši cilvēki, ka viņi mierīgi plūs pa dzīvi, viņiem arī ir līdzīgas cīņas, viņi vienkārši iemācās tikt ar to galā. Un tā kā ir vērts to darīt, ir vērts pielikties. Piemēram, ja mums bija Laimes rekvijams, es atceros ļoti skaidri, atcerieties, mums bija Laimes rekvijams izrāda draudzē. Un man ir jāuziet jau tur uz beigām, un pirms uziešanas es gatavojos, atkārtoju tekstu, lai viss būtu skaidri un tā, bet man iekšā skan, tu sajaukt, aizmirsīs vārdus. Un tā kā te viss notiek, un es tur lūdzu, es tur atkārtoju, bet tad, kad aiziet tās bailes ļoti bieži, vismaz man personīgi, ir tad, kad tu izej ārā, kad tu spēr to soli, tev bail, tu sāc rīkoties, un viss tās bailes aiziet un pārņem tālāk, jo nezinu, tāds kā svaidījums vai pārliecība, vai katrs to varbūt saukt, bet kā kristiešiem, protams, ka mēs varam uz daudz ko vairāk paļauties, kā vienkārši mūsu cilvēcīgās spējas. Tā, vēl vienu jautājumu gribēju tev uzdot par līnijām. Tas interesants biesūtīts jautājums par līnijām. Tu esi, kristietis, ja, ļoti daudz pasaulīgā vidē. Tas varbūt man ir tieši pretējs, meklēju iespējas, kur būt kopā ar cilvēkiem, kur nav kristieši, lai būtu par gaismu un tā. Bet vairums no mūsu klausītājiem arī aizvada savas dzīves dienas darbos, skolās, pasaulīgā vidē. Kā tu esi mācījies varbūt tās robežas līnijas vilkt, lai tu būtu par gaismu, tu būtu tajā vidē, bet tu arī, pasargātu sevi un tā? Es atkal teikšu godīgi, tad, kad tu esi tajā vidē, tad nevienmēr izdodas tās līnijas novilkt. Un tad ir ļoti svarīgi, kas ir tavs laiks, kad tu esi, kur tu uzlādējies, kas visticamāk ir tava draudze, un kad tur tu lādējies, un tad varbūt 70% lādējies un 30% kaut kur izej uz āru. Es teiktu, tas ir tāds ideālais variants. Bet manā gadījumā laikam tās līnijas ir kaut kādas tādas fundamentālas. Kā es minēju to piemēru, tad, kad freestyle battlā tev ir uzdevums grēksūdze, tad jautājums, vai es tā kā liecināšu, vai es tā kā neliecināšu. Un no vienas puses tu skaties, kāds var būt ieguvums, kāds var būt zaudējums. Un tie momenti man ir bijuši viskritiskākie, kad es nevaru pateikt, ka Dievs nav. Un tajā brīdī, kad man ir kaut kādas sarunas vai pārmetumi, viņi nav bijuši ļoti daudz, bet ir arī neizpratnes pilni jautājumi. Es saku pilnīgi godīgi, te ir tā mana robeža, kad, ja es teiktu, ka Dievs nav, es melotu. Un tāpēc, ka bieži vien cilvēkiem, tie, kas ir nekristīgā vidē, viņiem šķiet, ka kristieši ir kaut kādi tādi jocīgi, un kad katrs kristietis, kas ir pie tevis atnācis, ka viņš uzreiz mēģinās tevi kaut kur ievilkt. Un tā ir tā pirmā barjera, un tāpēc cilvēki ir tik agresīvi nereti, jo viņi jau kaut kādas soļus galvā paredz. Un manā pieredzē kā reiz ir bijis tas atbrīvojošais moments, kad es to nedaru. Un tad pēc kaut kāda laika viņi pat paši pienāk un prasa man tos jautājumus par Dievu, par kristībām, par to. Un tā ir mana, es neteiktu pat stratēģija, tāds es vienkārši esmu. Es nevarētu, piemēram, kā tu, iet tik publiski un tik dedzīgi, jo droši vien es domāju, ka es neesmu pietiekami labs, lai to, visticamāk, tas mans pieejams būtu tāds. Bet ar to es gribu teikt, ka mums katram ir sava pieeja, un noteikti tajā brīdī, kad jums, vai skolā vai darbā, kad jums ir tas kritiskais punkts, kas varētu būt, kad ar savu rīcību jūs noliedzat Dievu, tas ir pats tālākais, kur var iet, un es tā noteikti nevajag iet.